Labdien! Cik patīkam redzēt tik daudz vides pieejamības mīļotājus, cilvēkus, kas labprāt grib kaut ko darīt, un man prieks redzēt, ka arī daudz cilvēku tādi, kas kaut ko dara vides pieejamības jomā, gan tīri praktiski, gan tīri dažādos veidos, un mēģina arī uzlabot šo vidi. Un cik jauki, ja mēs tiešām kā kultūras ministrijas viens no galvenajiem cilvēkiem teica, aiziet uz mājām un kaut ko izdarītu, tas būtu brīnišķīgi. Varbūt, ka nevis uzrakstītu kādu kārtējo kilogramu ar vadlīnijām, dokumentiem, kādiem svarīgiem vai kaut ko tam līdzīgi, bet ir praktiski palīdzēt kādam cilvēkam iepazīt, aiziet uz kādu organizāciju vai mēģināt to reāli saprast, kā tas ir. Jāsāk ar tādu labu praksi, un man liekas, ka pirms tam jau iesāk šo lietu, un labā praksa rāda to, ka uzstājoties cilvēkiem, kas uzstājās, ir sevi jāraksturo drusciņi. Tāpēc, ka mūsu vidū ir cilvēki, kur tik labi neredz, un ir baigi labi, ja mēs varam sevi paraksturot apmēram šādā veidā, kad es esmu vīrietis, apmēram 1,77 m garš, vidējas miesas būves, ap 50, ar īsti grieztiem matiem, nelielu ūsām, nelielām un nelielu bārdu, nesāja brilles. Mugurā man ir tādas brūngani gaišas kurpes, sarkanas zeķes, baltas bikses, balts tēkrekls un tāda tumšāka, bet brūtaina žakete. Apmēram tā mēs stādamies priekšā, lai tie cilvēki, kas mūs neredz, lai viņi varētu vismaz iegūt kaut kādu priekšstatu, kas tad īsti uzstājās. Esmu arī uz skatevus, izmantoju tādu galdiņu priekšā, un man ir tāds tipa rokas mikrofons, bet viņš ir iestiprināts statīvā, man būs prezentācija. Lūk, par zīmju valodu sakot, kad jā, paldies Intam, man liekas, kad jānoreklamē arī Īles baznīca, jo man liekas, ka viens brīnišķīgs projekts Īlē, kur arī uzstājās ne tikai koris balss, bet arī ļoti daudz citi kori, un pareizēm gadās tā, ka atbrauc no Anglijas kāds koris, un tur ir kāda meitene, neredzīga meitene, un vienkārši viņa dzied, un tas nav ne sociāls projekts, tas nav kaut kas meitene, neredzīga meitene dzied korī, šausmas, varone, nu nē, vienkārši dzied korī un atbraukuši uz Latviju. Tik vienkārši, tik superīgi, tik fēni. Un bieži vien mēs pārspīlējam ar šīm lietām, un mēs nezinām, kas tas tāds ir un tā. Bet zīmju valodā vajag iemācīties kādu zīmi droši vien. Ziniet, ka zīmju valodā ir divas lietas, daktilēšana un zīmes kā tādas. Daktilēšana nozīmē to, ka mēs sakam katru vārdu atsevišķi, piemēram, i, v, a, rs, un tad ir ivars, bet ļoti lēni tas iznāk, un tad ir grūti izrunāt tādu vārdu, un tad ir tādas iesaukas vai kaut kādas zīmes, kas raksturo, piemēram, man ir šāda zīme, tāpēc, ka mans uzvārds ir Balodis, un tad, kaut kā es laikam lidoju vai kā. Prezidentam ļoti vienkārši zīme Latvijas prezidentam ir tā, tāpēc, ka viņš nesā tādas brilles elegants un forši izskatās. Donaldam Trumpam ir šāda zīme. Kaut kas raksturīgs droši vien ar matu sasaukt, kaut ko tam līdzīgi, un kādas raksturīgas zīmes tiek izķertas ārā, un arī par tām tās tā pielība tā kā. Lūk, un zīmju valodā ļoti grūti sarunāties ar nedzirdīgiem cilvēkiem, jo viņiem ir katrā valodā ir sava zīmju valoda. Zīmju valodā ir ļoti ierobežots vārdu krājums, un zīmju valodā ir savādāka uzbūve teikumiem, vārdu kārtība teikumā ir savādāka. Piemēram, ja es gribu prasīt, kā tevi sauc, tad tevi kā sauc. Tā viņa prasa. Un pilnīgi savādāk, un vienkārši tas jāņem vērā rakstot zīmītes. Mēs uzrakstīsim zīmīti, un viss būs kārtībā. Un tad mēs kaut ko tur uzrakstam, un cilvēks saka, jā, bet patiesībā viņš neko nav sapratis. Lūk, bet man ir tāds nosaukums par to, kāpēc nav jākaunās, un man ir ļoti grūti runāt, tāpēc, ka es sācies pusdienas pārtraukums, un es centīšos ļoti ātri izskriet šim visam cauri, ko es esmu nolēmis pateikt, un tā. Un droši vien, ka sākumā jāsāk ar to, ka mēs jau īsti nezinām, kā pareizi saukt, un mēs tad mulstam reizēm par to invaliditāti, un tad mums bija speciālās īpašās vajadzības. Tas ir labi? Vai tas ir labi? Nē. Kāda pareizi jāsāk ir. Pavisam nesen, vai precīzāk kādu laiku atpakaļ vienā Saeimas komisijas sēdē,
viens deputāts arī gribēja kaut ko runāt par invaliditāti un teica, ka, nu jā, un tie cilvēki, un tad viņš sāka domāt un varēja redzēt, ka viņam kustās kaut kas galvā un kaut ko viņš domā un grib gudri pateikt un nezina, kā pateikt. Vārdu invalīds nevar lietot un kaut kas tur tās īpašās speciālās vajadzības. Viņš arī atcerās, ka nebija īsti pareizi. Un tad viņš saka, un tad par cilvēkiem ar fizioloģiskām vajadzībām, viņš saka, ir jātaisa atsevišķs likums un tā kaut kā. Un tad man likās tiešām, tas tādas lietas ir, kā mēs mācamies nosaukt kaut kā. Vai vēl pavisam nesen bija par cilvēkiem ar vajadzībām. Lielām, mazām, grūti pateikt, kā bija domāts tas, bet mēs nezinām to. Un tad ir vēl tā, ka ir tā garīgi rakstura traucējumi. Ziniet, kas tie tādi ir? To vispār nevar saprast. Tur ir psihiskās saslimšanas, un kas ir psihiskās saslimšanas, depresija un šizofrēnija un vēl kaut kas. Un tad ir tā, arī zem garīgi rakstura traucējumiem nāk tās intelektuālās attīstības traucējumi. Tas tāda arī reāli cilvēki, un mums valstī noticis ir deinstitucionalizācijas process. Ir kāds, kurš šo vārdu var izrunāt? Deinstitucionalizācija. Deinstitucionalizācija. Tas nozīmē to, ka no lielām institūcijām ļoti brīnišķīgs process, patiesībā sakot, no lielajām institūcijām cilvēki ir tie, kas var dzīvot, tie ir, kā teikt, virzīti dzīvot pašvaldībā, sabiedrībā. Un tie, kas nevar, ar viņiem ir pusceļu mājas, un viņi pamazām tiek virzīti uz šo lietu. Un patiesībā sakot, brīnišķīgi šie cilvēki dzīvo mums kā sabiedrība. Mums viņus jāpieņem. Viņi izaug lieli, vareni, tādi kā mēs ar jums, tikai prāta ziņā viņiem paliek 4, 5, 6 gadu bērnu līmenī intelektuālās attīstības traucējumi. Un tad viņiem ir tā, ka kā vienā konferencē mēs runājam, ka nevar teikt tādus vārdus kā ausīs saule, jo ausīs jau nav saule, vai ne? Un tad viņš saprot ļoti burtiski tās lietas kā tādas, vai ņemsim kājas par pleciem, vai līdzīgas kaut kādas lietas. Viņš arī tā ļoti, ļoti konkrēti situatīvi domā, un mums ir jāpieņem to, ka šie cilvēki dzīvo pie mums, un droši vien, ka viņi nāk arī uz kultūras pasākumiem dažādiem, viņi neatšķirās ne ar ko, tikai ar tādu savu uzvedību kaut kur un tā. Jā, bet tad tas galvenais fokus ir uz šo cilvēku, un tā pareizi teikt ir cilvēki ar invaliditāti. Jaunieši ar invaliditāti, cilvēks ratiņkrēslā ir korekts teiciens, vai mēs nesakām kurlmēms, mēms, akls, vai kāds kroplis, piemēram, nesen bija likumdošana arī civila likumā. Tādas vārdas mēs nelietojam, un tas ir jāsaprot un vienkārši jāmēģina nosaukt un jāpierod pie tā, ka tiešām ir persona ar invaliditāti, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar redzes, dzirdes, kustību traucējumiem ir korekti un tam līdzīgi. Vēl viena lieta ir, ka mēs par to piekļūstamību un pieejamību runājam, un tad īsti nevar saprast. Jūs zināt, ar ko piekļūstamība no pieejamības atšķirās? Zinām, tas ir brīnišķīgi, lielākā daļa nezina. Mēs Apeironā parasti stāstam to, ka pieejamība ir potenciāls un piekļūstamība ir rezultāts. Un tas ir viens no veidiem, kā varētu izšķirt, un tad kādreiz pieejamība likās tik ļoti normāls, visiem saprotams termins, un tad tā piekļūstamība kaut kā ienāca, un it kā pareizs tulkojums, un tā vajag, bet valoda jau dzīvo savu dzīvi, un tad ja mēs nemākam nosaukt, un pēkšņi izmainām vēl kaut ko, tad ir ļoti grūti un sarežģīti. Un tad ir ļoti interesanti, ka arī tajos Eiropas projektos, visi rakstījuši Eiropas projektus, ir sasniedzamība, ir izmantojamība, pieejamība tāda jau bija, un tad vēl ir tad mēs arī ironizējam, kad ir piestumtība un pieripināmība, jo kādu piestumu, kāds pieripo varbūt tās, un ir tik daudz, ka nevar saprast, un mēs maldamies ar tiem visām lietām, un tad vēl ir universālais dizains. Un ar ko tas atšķirās no tās pieejamības, piekļūstamības un universālais dizains, vēl tik sarežģīti tas viss ir. Un tāpēc ir jāpaļaujās uz to, ka kāds tās lietas zina, un droši vien, kad zina, kādā veidā viņas var ieviest, kādā veidā viņas var mēģināt arī izveidot. Un patiesībā sakot, tas, kādā veidā mēs to redzam, ka pieejamību nevar pieķibināt kaut kur. Un ja mēs mēģinām pieķibināt kaut ko, mēs ar direktoru runājām, kur direktors patreiz ir kaut kur šeit, šīs iestādes, ka ja mēs gribam šeit kaut ko uzlabot, tad viņš ir tik neloģisks, tik neveikls, tik neizmantojams un tik sarežģīts, ka beigās arī tā lielā nauda, ko mēs ieguldam nepieejamā ēkā salīdzinoši, tad viņš nav tā izmantojamība, tā efektivitāte, nav tā jēgpilnuma pietrūkst. Un tas, ko mēs ļoti uzsveram, un arī Eiropas Savienība pēdējā laikā uzsver ar tiem savām visām, kā teikt, direktīvām, regulām un pāriem dokumentiem, ka tiem risinājumiem ir jābūt cieņpilniem.
cieņa ir viens no tādiem pamatjautājumiem, kuram jācaurvijās cauri visiem dokumentiem, visiem lēmumiem un visiem fiziskajiem risinājumiem, kādā veidā mēs cieņpilni nodrošinām to, kādā veidā mēs cieņpilni attiecamies pret invaliditāti. Lai nav tā, ka kādreiz kāda viena institūcija pašvaldībā teica, ka mums jāmaina datori, mums veci datori, kur mēs nemetīsim ārā, bet var te atdot reku vietējai invalīdu biedrībai. Viņai tak vajag tos vecos datorus. Es nezinu, kāpēc vajag, bet kāpēc tāds uzskats ir, kāpēc viņiem vajag vecus datorus, bet droši vien, kad cieņpilni būtu nopirkt jaunus datorus un tiešām piedāvāt kaut ko pilnīgi savādākā veidā. Un mēs redzam to, ka tai sistēmai, tai jēgai, tai nevis pieķimināmībai, bet tai, kā mēs plānojam to pieejamību, ir līdzīgi kā ar uzvalku. Lai mēs pašūtu uzvalku, mums ir jābūt labai drēbei, labam materiālam jābūt. Mums ir jābūt redzējamam, kādam tam uzvalkam ir jābūt, un katra uzvalka detaļa ir kaut kas, kas ir no pieejamības. Piemēram, materiāls vai drēbe, tā ir uzbrauktuve, piemēram, tā varētu būt, vai kādas vadlīnijas, kuras mums ir jāievēro, tas ir piedurknes, vai tas ir kaut kas, kas tur kabatas vai vēl kaut kas, vai tādas indukcijas cilpas, kuras mēs zinām, ka it kā vajadzētu, īsti nezinām, kam viņas vajag un kā tie lietotāji, bet principā likumā no 2001. Gada ir, un tās tiešām ir piedurknes ar tām pogām un vēl kaut kam. Un tad, ja mēs gribam vēl kaut kādus kontrastus ieviest, nevis dzelteni-melnus, ziniet, tie dzelteni-melnās uzlīmes, kad mēs liekam, visur patīk kādam. Droši vien, ka nē. Tādas parasti liek pie atomreaktoriem kaut kur vai pie ķīmijas noliktavām. Likumā arī teica, ka kontrastam jābūt. Un kontrastu var tik daudz un dažādi ievērot, un viņi var būt tik skaisti, tik brīnišķīgi. Un atkal domājot par to, ka kādam tam uzvalkam jābūt. Viņš nevar būt tāds darba uzvalks, mums skaistam, cieņpilnam jābūt, ar ko es gribu iet kaut kur, varbūt pastaigāties un tā. Ļoti daudz tās lietas, kuras mums jāsavēl kopā, un jādomā par tām pogām, piemēram, kā Braila rakstam, kaut kur jābūt iekodētam, viņam nav jābūt varbūt, kad izliktam, bet viņam ir kaut kur jābūt iekodētam, vai vidē jābūt ir kaut kur taktīlajām kartēm. Jums ir brīnišķīga karte tur pie promenādes, kur visa ostmala ir atzīmēta tādā taktīlajā. Esat redzējuši kaut kur tie, kas Liepājinieki. Skaisti, forši, brīnišķīgi, nav nolausts un nav izdemolēts, bet cik ļoti bērni nāk klāt, skatās un izmanto un cik labas lietas var dabūt no tā. Kādiem pogcaurumiem jābūt, kas varētu būt kaut kādas norādes, uz kurieni, kādā veidā mums jāvirzās, kur mums jāskatās un kas mums jāredz ir. Un tad mums ir zīmju valodas tulkam jābūt, jo daudz saka, ir surdo tulki. Ziniet, kāpēc nav surdo tulki un zīmju valodas tulki? Zin kāds? Tāpēc, ka nav surdo valodas, ir zīmju valoda. Un, ja ir zīmju valoda, tad ir zīmju valodas tulks. Un Nedzirdīgo savienība ļoti cīnās, lai būtu zīmju valodas tulki, nevis surdo tulki. Surdo perevočik nāk no Padomju Savienības. Surdo ir latīņu vārds, nozīmē kaut ko labu ar dzirdi saistīt, bet surdo tulku nav, tāpēc, ka nav surdo valodas. Lūk, un tad, kad mēs esam to uzvalku pašuvuši, viņam jābūt tādam diezgan skaistam. Nerezinu, to var apmēram redzēt, kur ir gan tās pieejamās labierīcības iekšā, kur ir tā sistēma, kādā veidā mēs esam domājuši par to, lai tas uzvalks būtu skaists un brīnišķīgs. Tad vēl ir jābūt kreklam droši vien, kas ir tā digitālā piekļūstamība, un tur arī nevar būt, Pēters droši vien, kas stāstīs pēc tam, ka nevar būt kaut kāds viens spraudnis, kur iesprauž, un tad esam lepni par to, ka viņš darbojās un nedarbojās tā. Un ja mēs nezinām par to, kādā veidā neredzīgs cilvēks izmanto vienu mājaslapu, vai kā viņš var vienā mājaslapā nopirkt kaut ko, atteikties, saņemt, iepazīties, salīdzināt, tad droši vien, ka tā nav tā digitālā pieejamība. Un tam uzvalkam ir jābūt biksēm un siksnei un kaklasaitei, un kādreiz ir jābūt tam samērīgum principam, jo kādreiz mēs kaklasaiti neliekam, uzliekam tauriņu vai vispār neko neliekam, un tas arī ir pieņemams, mums nav kas to samērīgumu pasaka. Piemēram, ziniet, ka ir tāda miķeļbāka, tāds klasisks piemērs, un lai miķeļbākā uztaisītu, ziniet miķeļbāku, ja? Un ja lai miķeļbākā uztaisītu pieejamību, jātaisa normāls lifts ir. Tāds kārtīgs lifts, kas ir 2 reizes lielāks par pašu miķeļbāku, vai tas ir samērīgi, vai tas ir jēgpilni.
Nu, droši vien, ka nē, bet mums jau nav, kas to pasaka. Mums nav sistēmas, kas varētu pateikt, ka tas vienā kultūrvēsturiskā vecā ēkā kaut ko var mazāk darīt, kā nosaka normatīvs vai savādāk kaut kā. Mums tādu nav. Mums ir vides pieejamības eksperti Latvijā, patiesību sakot, ko ir apmācījusi Labklājības ministrija, un nu patās oktobra beigās, novembrī būs jauns uzsaukums šo ekspertu mācībai, tā kā, ja kāds grib kļūt par ekspertu, oficiāli atzītu ekspertu, nevis tādu, kas ir uz sevi uzskata par ekspertu, tad droši vien, ka var pieteikties tādām mācībām, rakstiet man personiski vai uz info@apeirons.lv, un kopā ar Arhitektu savienību un Labklājības ministriju mēs šādus ekspertus mācīsim. Droši vien, ka būs atlase un tā kaut kā, bet diezgan tāds labs publisks veids būs, kur mēs mācīsim par to, kā kļūt par ekspertu un kurš varēs sniegt šādus lēmumus. Nu, lūk, man laiks ir beidzies, bet tad salīdzinājumam ir viens veids, kā mēs uzvalku šujam plānoti, jēgpilni, skaisti un pārdomājot visas tās lietas, ņemot vērā ieteikumus, labo praksi, skolu, un tad mēs izvēlamies, ko mēs gribam, vai tas ir fraka, vai uzvalks, vai kaut kas tam līdzīgs, vai mums iznāk kaut kas pieķibināts, kaut kas tāds, kur kaut kas mums beigās ir sanācis. Tā piedurkta gara kaut kur abas kabatas vienā pusē, viena poga lielā, kāda patrāpjās, kāds finansējums tajā brīdī bija, tādu mēs dabūjām, kaut kas mums bija, kaut kas nebija. Ar kur uzvalku jūs domājat, jums cilvēkam patiktos labāk kaut kur doties kreisajā pusē no manis šādi? Vai ne? Tas ir skaists, foršs, elegants, brīnišķīgs, mūsdienām atbilstošs ar brūno krāsu iekšā un tā. Un blakus tas izskatās pēc tāda drusciņ pēc klauna kaut kur, vai ne? Tad neiedzīgi. Un kā jums liekas, vai tas cilvēks, kurš to pieejamību, vienalga, ja mēs runājam par digitālo vai fizisko, ja viņš vienreiz ir atnācis un kaut ko tādu ieraudzījis, izmantojis un nav pilnībā ticis iekšā, viņam jālūdz palīdzību, palīdz man iekļūt iekšā, es toltē nevaru durvis aiztaisīt, pastāv lūdzu pie tolētas durvīm, lai neviens nenāk, jo durvis es nevaru aiztaisīt un krampīts nedarbojās, vai kaut kas tur nolūzis ir, vai kaut kur man nav kur pakārt, vai roktūris ir pilnīgi citā vietā nolikts, un kā tas bieži gadās, vai roktūris ir ielikts, bet tā, ka tu uz viņu atspiedies, viņš izlūst no sienas ārā, vai vēl 101 gadījums, kur mēs saliekam indukcijas cilpas, un viņas nedarbojās, jo nav pieslēgts, vienkārši, jo mēs jau nezinām, kā tas ir, vai mums ir ļoti īpašs gadījums, un mums ir tāds traktoriņš braucošs pa to visu trepēm. Ziniet tādu, ja? Un tas pilnīgi nedarīgs nekam. Viņš vispār nekur nevar izmantot, tāpēc, ka viņš ir jāuzlādē, tur jābūt speciālam cilvēkam. Un kādreiz iesēžaties viņā un sajūtiet, kā cilvēks jūtās pa tādu braucot, un ne pie visiem ratiņkrēsliem viņu var pielikt klāt. Un tad beigās mums tāda apziņa ir, ka viss ir baigi forši un fēni, bet patiesībā diezgan štruntīgi un bēdīgi ir. Tā kā, jā, es tikai varu aicināt par to, ka padomājam par to, ko mēs gribam uzšūt, kādu vides pieejamību mēs gribam, un šodienas laikā mums ir iespēja ar ekspertiem aprunāties un atrast labākos, foršākos veidus. Un tad vēl tam visam padomājam par to, kādā veidā evakuācija tiek nodrošināta. Jūs zināt, kā no šajienes evakuēt cilvēks ratiņkrēslā? Baib, tu zini? Jādomā, ka nekas nebūs un tāda nenotiks, bet, piemēram, Lielbritānijā katrs seminārs sākās ar to, ka stāsta par to, kā notiek evakuācija. Un pirmām kārtām cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību traucējumiem, jo tas ir svarīgs jautājums. Mums liekas, ka tas ir tikai tā, tas ir kaut kur tur aiz robežas, un pēkšņi tas ir vienā brīdī ļoti aktuāli arī mums pašiem. Un par to ir jādomā, un to mēs nevaram paslaucīt zem paklājiņa, bet tas ir lietas, kuras mums ir ļoti svarīgas un kur mēs paļaujamies kaut ko. Un ja tas uzvalks būs tāds, kurš tiešām ir skaists, brīnišķīgs, tad uz jūsu kultūra iestādi nāks cilvēki, labprāt apmeklēs un būs. Un tiem risinājumiem ir jābūt tādiem, lai viņus uzraudzītu, lai viņus eksploatētu. Uzvalks ir jānotīra, kādreiz podziņi jāpieš vai vēl kaut kas, ar to birstīti, kā teikt, jānoiet cauri, jo, piemēram, tie risinājumi pie tās vadlīnijas, kuras ir pirmās uzliktas arī Liepājā un citās pilsētās, kur tās pumpiņas esat redzējuši, ka tādas vizuāli viņas var redzēt, bet ar sniegu tīrot viņas ir notīrījušās un viņas vairāk nav sajūtamas taktīli. Tad tas pie tiem risinājumiem ir ļoti rūpīgi jāskatās līdzi. Un tas, ko arī viss pēdējais, un tad tas, ko arī Institūts Terovskis stāstīja par to piemēru ar Gačo, tad Gačo tētis arī bija aizgājis uz Gustavo tētis bija aizgājis uz šo koncertu Kansas peronā, un, diemžēl, vienīgais risinājums, kas tur bija tāds
pacēlājs, kas nedarbojās, izrādās, un beigās to nevarēja izmantot, un arī Gustavo tētis nevarēja tikt augšā, pastīties, kā viņa dēls uzstājās. Un vēl viena lieta, ļoti skumjš gadījums, patiesību sakot, un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka cilvēki ar invaliditāti ir ne tikai patērētāji, viņi ir arī paši radītāji šīs kultūra jomas radītāji, un viņi var būt iesaistīti. Un mums ir brīnišķīgs piemērs par to, ka cilvēki ar invaliditāti apeironā jauniešu kustība ir tāda, kas pārbauda biļetes, ir klāt visur un labprāt iesaistās kā brīvprātīgi, ja viņiem interesē šī lieta kā tāda. Mīļie draugi, paldies jums, lai labi veicās. Pusdienas godam nopelnīts laikam ir. Ja kāds jautājums, droši nāciet klāt, jautājiet, es tepat būšu un izmantojiet tiešām cilvēkus, kas ir vides pieejamības eksperti, prasiet, jautājiet, atrodiet labākos risinājumus, izmantojiet labākos apģērbus. Paldies!